Labdien, Normons Ozoliņš. Jā, šodien iznācis ir Tālvalža Tālberga raidījums pēc 7 dienām. Un viņš ar tendenci nomelnot Nātanu Morisu. Un Modru Ozoliņkeviču un viss, kas ar to saistīts, jā, visus tos pasākumus. Un viņš nosauca Nātanu Morisu par ākstu. Un visu to viņa kalpošanu par ākstīšanos. Un visu to par kaut ko tādu, no kā būtu jābrīdina un jāuzmanās. Par kaut kādu pēdējo laika zīmi, saprotiet, kā negatīvu. Un tāpēc viņš ielika tam raidījumam nosaukumu no plusa uz mīnusu, jā, no plusa uz mīnusu, tādā nozīmē, ka, viss tas Nātana Morisa pasākums, jā, viss tas, ko viņš tur dara, ved no plusa, mums bija pluss, bet pēc Nātana Morisa mums tagad ir mīnus, saprotiet? Un viņš uzaicināja Modru Ozoliņkeviču, lai vienkārši viņu izšķidātu. Vienkārši pazemotu, nomelnotu visu viņu pasākumu, visu to nomelnotu, saprotiet? Tā kā viņš parasti to ir darījis. Jā, un pēc tam viņš beigās pateikt, lai Dievs tev bagātīgi svētī. Un mēs esam īstenībā, viss ir labi, Jēzus tur un galvenais, ka nāk pie krusta un tā, bet jūs īstenībā visi esiet āksti. Apmēram tā. Kā? Es tāpēc domāju, kāpēc es sen atpakaļ redzēju Tālvaldi Tālbergu kā to, kas attur cilvēkus no Dieva Latvijā. Visu to es domāju, kā tas var būt? Kristīgais radio taču ir par misiju, evaņģelizāciju, par cilvēku pievēršanu Kristum un tā tālāk, bet es Tālvaldi Tālbergu redzēju kā to, kas pretojas tam visam. Bet reāli taču viņš nepretojas. Bet no Dieva skatu punkta viņš pretojas. Viņš ir Kristus krusta ienaidnieks. Viņš ir ienaidnieks Kristus krustam. Jo Nātans Moris sludina Kristus krustu. Un ja viņš viņu nosauc par ākstu, tad viņš ir, ko? Viņš ir trivializējis to, ko Nātans dara. Nātans sludina Kristus krustu. Viņš ir nostājies pret Kristus krustu, viņš ir kļuvis ienaidnieks tam. Viņš ir kļuvis ienaidnieks evaņģelizācijas darbā. Viņš ir kļuvis ienaidnieks Dieva darbā. Saprotiet? Ienaidnieks Tālvalds Tālbergs. Hei, Tālvaldi, tu negribi mani uzaicināt uz raidījumu? Hei, uzaicini mani. Davai uzaicini, davai spēr ticības soli, davai spēr, es tev gribu dot izaicinājumu, uzaicini mani. Tu redzēji, es būšu pirmais, kura dēļ tev būs jāpārtrauc raidījums. Tavs raidījums nebeigsies ar to, kā tu esi iedomājies mani izšķidāt, kā visus to pārējos. Es tevi izšķidāšu. Es tevi izšķidāšu, draugs mīļais. Es tev nosaukšu, par feiku vienkārši acīs. Tiešā ēterā tev nosaukšu par Kristus krusta ienaidnieku. Tu esi tāds. Tu esi Kristus krusta ienaidnieks, un elle tevi gaida. Elle tevi gaida, draugs, jo tu nostājies pret to, ko dara Dievs. Oi, es atbildu pa saviem vārdiem, Dieva priekšā ļoti atbildu, jo tas ir tas, ko saka tas kungs. Tu esi ienaidnieks viņam. Tu esi nostājies nepareizā pusē. Ja tu esi nostājies pret Nātanu Morisu, tu esi nostājies nepareizā pusē.
esi ienaidnieks. Tu esi ienaidnieku nometnē, hei, Tālberg, tu esi ienaidnieku nometnē, kuru tu esi nomelnojis, kuru tu gribi pazemot, to, kas sapulcina miljonus Kristumu. Tu esi sapulcinājis miljonus Kristumu. Kuru tu gribi pazemot, tu, cilvēku? Kristus krusta ienaidnieks. Uzaicini mani, es tev iemācīšu. Es tev būšu precedents, pirmais cilvēks, kas izbeidz tavu raidījumu nelaikā. Hei, fakes. Tu esi fakes, hei. Tavs radio ir fakes. Un jo ātrāk tu pazudīsi no tā radio, jo visiem būs mierīgāk. Visiem būs attelpa. Tu esi kristīgais šausmas. Tu esi tas, kas stagnē visu to kristietību šeit Latvijā. Tas, ka tur neuzcēlās invalīdi. Bet, zini, pravietis Tibi Džošua, viņa kalpošanā, viņam uzcēlās visi no ratiem. Es neesmu redzējis nevienu, kurš no ratiem neuzceļās. Un Tibi Džošua neņēma nevienu kristīgu savienību. Nevienu. Par viņu uztaisīja BBC dokumentālā filma, 3 sērijās, ka viņš ir izvarotājs, tur zaglis un slepkavību pasūtītājs un tā tālāk. Tu gribi, ja redzi, katrs mēs izpildām to kalpošanu, kādā mēs atrodamies Dievu priekšā. Ne jau visi dziedina. Nekur nebija rakstīts, ka jūs saņemsiet dziedināšanu Nātana Moris sapulcēs. Nekur nebija garantēts, ka jūs saņemsiet viņu, ka tie invalīdi visi būs veselis. Tā nekur netika reklamēts. Un tu, Tālberg, tu gribi aizliegt, tu pateici tagad savā raidījumā, ka tu vairs nereklamēsi Nātana Moris sapulces. Nereklamēsi viņas. Tu nereklamēsi evaņģelizāciju. Nereklamēsi. Tu esi ienaidnieks, tu esi pretinieks Dievam, hei. Ja? Šausmas, ko tu dari, par ko tu esi pārvērts sevi un radio par kaut kādu puru. Tā nav Dieva upe, tas ir purus, kas smird. Smird Dievam. Smird. Šausmas. Tu esi Dieva šausmas. Nabaga cilvēks, ārprāts. Lai Dievs tev ir žēlīgs. Nomelnot Nātana Moris, tas ir beidz. Tas ir pēdējais, ko var izdarīt. Ja? Kristietis. Vienkārši es vienkārši ierakstīju, es esmu sašuts par tevi un Tālbergu un par raidījumu, par kristīgo radio. Neiet vairs. Viņš jūs izķidās, saprotiet. Ja iet, tu vienkārši sakiet viņam sejā visu, ko jūs par viņu domājat. Visu un tieši ēterā. Visu sakiet tieši tā. Lai viņš pārtrauc. Esiet tāds kā Aldis Gobzems savā laikā. Viņš gāja uz Delfiem, ja, un pateica, un viņi bija spiest pārtraukt. Visu. Viņš pateica visu, ko viņš pa viņiem domā. Esiet tādi radikāli, hei, esiet radikāli, mācieties būt radikāli. Dieva gars ir radikāls. Sakiet patiesību, sakiet taisnību. Dievs būs ar jums. Tādas manas radikālas domas. Paldies, ka klausieties. Visu labu. Ar Dievu.